Nu, kā tu jūties? Un es tik to vien atbildēju, dzirdu, atkal gripa. Pagājušajā nedēļā bērni slimoja, aizpagājušajā nedēļā sieva izslimoja. Tagad pats jūtos, kauli lauž, kakls sāp. Nu, viss, kas piederās pie ziemas perioda. Un kāpēc? Tāpēc, ka imunitāte ir nogājusi pavisam uz leju, jo ir vīrusa laiks. Un es šajā gadījumā negribu nevienam uzspiest, un es arī to netaisos darīt. Es vienkārši gribu padalīties ar ļoti fantastisku produktu, ko pat esmu lietojusi. Es ļoti labi zinu, ka tu tūlīt teiksi kārtējo reizi ar reklāmas tiks un kaut ko tur grib man iestāstīt, ieborēt. Nē, absolūti nē. Katram ir brīva izvēle, vai viņš tam tic vai netic, bet noticēt varēs tikai un vienīgi tad, ja tu to pamēģināsi. Un tātad, kas ir šis hemohīms? Hemohīms ir augu ekstraktu komplekss no Dienvidu Korejas. Un šis ir izstrādāts vairāk nekā 8 gadus zinātniskā rūpnīcā, tieši meklējot, lai cilvēkiem palīdzētu atjaunot organisma aizsardzību un palīdzētu atjaunoties organismu spējām. 3 augu ekstrakti – angelika, nīdium un peonija. Šajā vienā mazajā stikā, kuru es lietoju vienreiz dienā, iepakojumā ir šādi 10 mazie iepakojumi, kā es saku, un tātad visam kopā ir viens liels iepakojums, kurš pietiek, ja lietojam vienreiz mēnesī, vienreiz dienā, tātad 2 mēnešiem. Un es viennozīmīgi varu pateikt, viņš ir ne tikai imunitātei, viņš ir ļoti daudzām dažādām kaitēm, ko es nezinu, es visus tos tagad šobrīd no galvas pat nevaru uzskaitīt, ja? Bet viens no galvenajām cilvēku veselības problēmām, tātad cukura diabēts, holesterīns, hipertonija, alerģijas, dažāda veida alerģijas, ja, kas tiešām šis te hemohīms, par kuru es esmu lasījusi ļoti daudz, jo pirms es lietoju kaut ko, arī es esmu no tiem cilvēkiem, kas izlasa, kas iepazīstās. Un tad, kad ir pienāk šis brīdis un moments, kad tu jau vairs nezini, ko dzert, ka vairs jau nekas nelīdz, vai arī vājāk iedarbojās, tad tu šādā bezizējā jau sāc meklēt jau kaut ko vairāk. Un tā kā es kādu laiku atpakaļ biju saslimusi arī ar onkoloģiju, tad es gribu pateikt tieši šim preparātam, es varu teikt, es esmu atkal ar enerģiju, es esmu atkal ar spēcīgu imunitāti, jo slimojusi šajā gadā es neesmu vairs nemaz, praktiski nemaz. Ir, protams, saķerās kaut kādas mazākas iesniņas vai sāc jūs kaut kādu kaklā kasīšanos, es uzreiz paņemu lielākā devā, ne tikai vienreiz dienā, bet arī 2 reizes dienā. Cilvēki, kuri ar ļoti nopietnām un smagām diagnozēm, es pat zinu, ka ņem un dzer arī pa 4-5 reizes dienā. Man bija situācija, ka pavisam īsi pirms Ziemassvētkiem es sapratu, ka arī man ir kāds vīrus piemeklējis, un neapšaubām nav jau, mēs cilvēki neesam apvalkā ielikti, ka neviens vīrus tagad nenāks klāt. Un es sapratu, ka šis vīrus grib manī iedarboties vairāk, tāpēc, ka tie simptomi nākamajā dienā ar visu to, ka es vienreiz dienā lietoju šo te hemohīmu, parādījās vēl, tad es zināju, ka es varu viņu lietot līdz 5 reizes dienām, un es uzsāku trieciendevu. Un ticiet vai ne, 3. 4. dienā man visi, tās infekcijas perēkļi, kas bija sākuši veidoties manā organismā, vienkārši ar švungu sāka tīrīties ārā. Un īsā periodā es praktiski varētu teikt, es biju uz kājām. Kaut gan es nevarētu teikt, ka es sajūtos tā, ka man ir jāguļ gultā, bet es sapratu, ka man kaut kas tuvojas. Un kad 2. dienā šie simptomi parādās arvien vairāk. Jo mēs jau neizbēgam neviens, neesam neviens mūsu organisms tik universāls. Ja? Bet, kā vienmēr es saku, tāpat vitamīni, tāpat jebkurš uztura bagātinātājs, kurus mēs lietojam,
Mums ir jāsaprot, ka mēs viņus lietojam tieši mūsu organisma atbalstam, nevis ārstēšanai. Jo cilvēki uzskata tā, ka, ja es kaut ko sākšu lietot, man nav jālieto zāles. Nē, tas ir absolūti, es nezinu, tāda cilvēka nezināšana vai nevēlēšanās zināt, un saprast, kas tad vispār ir vajadzīgs mūsu organismam, jo tie, kas saka, ka viņiem nav vajadzības nekādas pēc vitamīniem, nekāda uztura bagātinātāja, labi, viss kārtībā. Es arī no tādiem kādreiz biju, līdz savai onkoloģijas saslimšanai. Un pienāk dzīvē brīži, kad tu sāc saprast, tiešām, es esmu kļūdījusies, bet nav jau nekas cilvēcīgāks kā kļūdīties un mainīt kaut ko. Un tāpēc, ja arī tevi interesē vairāk par šo produkciju, raksti man droši komentārā, un mēs sazināsimies privāti.